Labdien, labrīt, labvakar! Pēc neliela pārtraukuma jūsu uzmanībai basketa studija 2+1. Jaunais gads tradicionāli Latvijas basketbolā sākas ne tikai ar interesantiem notikumiem vietējās līgās, bet arī ar Latvijas jaunatnes izlašu startu Baltijas jūras kausa izcīņā. Un šoreiz es teiktu, ka starts bija veiksmīgāks nekā pēdējos gados bija pierasts, jo man kā statistikas cienītājiem patīk veidot tādas kopsavilkumus, jo bija tā, ka pēdējos gados, patiesībā pēc Covida, Latvija brauc mājās, Latvijas delegācija brauc mājās ar vienu kausu, šogad atbrauc ar diviem, divas otrās vietas. Bilants kopējā 10 uzvaras 12 spēlēs, kas uzdod tādu labu toni, es domāju, visai sezonai. Bet par to, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem, parunāsim ar Latvijas izlašu treneriem. Šodien sākam ar puišiem, un šodien formula pēc būtības ir nevis 2+1, bet 2+2, jo man talkā, protams, nāk mūsu klausītāji iesūtītie jautājumi. Bet man pretī šodien sēž abu puišu izlašu treneri, tātad U16 izlases galvenais treneris Edijs Šlesers un U18 izlases galvenais treneris Valdis Razumovskis. Sveiki, vīri! Labrīt! Sveiki! Pirmkārt, varbūt tādā rangu secībā U16 izlases izcīnīja pirmo vietu. Tas ir viens iemesls, kāpēc es pirmajām došu vēdējām. Otrs iemesls varbūt arī tas, ka tev šis šķiet ir trešais Baltijas jūras kauss jau pēc kārtas, tagad uzkrājusies tāda zinām pieredze. Un varbūt uzreiz iesildošais jautājums, vispār šī Baltijas jūras kausa nozīme komandas veidošanā un cik nopietnas secinājumus var izdarīt jau pēc šī pirmā starta, pēc sasniegtā rezultāta. Ko tev pieredze saka priekšā? Jā, pa Baltijas jūras kausu es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs turnīrs. Ja es personīgi man patīk sadalīt to gatavošanos posmu čempionātam tādos posmos, tad tas varētu būt tāds pirmais ceturksnis, kopš rudens tu redzi to pirmo, to dinamiku jauniešiem, kā attīstījušies. Pirmā kaut kāda atlase, jānosauc 16, pēc tam 12 uz Baltijas kausu. Pēc tam gan tiem, kas ir bijuši kausā, gan arī, citiem spēlētājiem iespēja otrajā pusē sezonā sev atkal apliecināt. Un, principā, jau tādā māja beigās jau tad jānosauc ir uz vasaru tas gala kandidātu loks. Līdz ar to, tas tāds maz ģenerāli mēģinājums ne tikai tiem, kas tika sastāvā, bet arī tie, kas vēlās tur būt un kam ir tas tā kapacitāte. Līdz ar to labs turnīrs un, ja godīgi, tad tā ažiotāža, man liekas, šogad bija īpaši liela. Cik es sapratu, arī kaut kāds tur FIBA mītings bija, kur pat ieradās Garba Hausa, tur un tādi FIBA zināmi cilvēki un skatījās arī spēles paralēli. Līdz ar to, man liekas, protams, pats par sevi arī vecāki atbalstītāji un visas tās video translēšanas, līdz ar to tam turnīram tāda ažiotāža, un to noteikti arī varēja just īpaši pirmajā spēlē spēlētājiem tādā manāmā uztraukumā. Tā kā, noteikti bija tāds vērtīgs turnīrs visādā mērā. Jā, pie tiem viesiem, kas bija ieradušies Tallinā, noteikti jāpiemina arī Luka Bankija, Latvijas valsts savienības galvenais treneris. Par to viņu pienesumu varbūt drusku vēlāk arī parunāsim, bet, viņi paši tādā brīdī pozicionēja, ka šis ir 20. jubilejas turnīrs. Viņi tam mēģināja to kaut kā uzsvērt vismaz tajā pirmsturnīra komunikācijā, vai turnīra laikā bija kaut kas jūtams arī, kas atšķīrās no iepriekšējiem gadiem? Mums, treneriem, spēlētājiem, es domāju, tā rutīna bija plus-mínus tāda pati, bet es vēlreiz minu, ka tāda ažiotāžu apkārt varēja just, jo tās tribīnes bija, man liekas, tādas pilnākas nekā iepriekš, un tāds, tas, man liekas, bija tāds, varbūt tāds nozīmīgākais priekš mums. Jā, Valdi, tu biji debitants šādā turnīrā. Kāds ir iespējas? Kas tās ir par sacensībām? Iespējas noteikti ir tas labākais, un, manuprāt, tiešām ļoti vērtīgs turnīrs, un mums izdevās pārbaudīt, tuvākās rezerves U18 izlasē, jo tādi vadošie spēlētāji, kas spēlē ārzemēs,
uz šo sabraukumu nebija. Tas nozīmē, ka tika dot iespēja citiem puišiem sevi apliecināt un parādīt, ka izlasē ir tuvu un savu gatavību vasarai. Pieminēja Edija, ka viens no izaicinājumiem ir ierobežot šo kandidātu loku. Vispirms izvēlēties tos 16, kurus aicināt uz treniņu nometni, pēc tam tie 12, kas brauc uz turnīru. Jā, šī atlase vienmēr sportā, šī komandas veidošanas atlase vienmēr sportā ir svarīga, interesanta. Ja, bet es pieļauju, ka bija vēl kaut kādi virsuzdevumi šajā īsajā treniņu nometnē, jo īpaši uz 16 vecumam, tas ir faktiski pirmā pieredze tādā nopietnā izlasē, vai ne? Tur ir jāuzdod tons vispār, kas puikām noderēs turpmākos daudzus gadus. Pavēr varbūt drusku priekšskar, kādi bija šie mērķi treniņu nometnē, tādi uzstādījumi no treneru puses? Pirmkārt jau jāpiemina, ka varbūt šogad man bija nedaudz vieglāk, jo viens ar Excellence centra programmas komandu spēlējot Ramirentā, tāpatās arī mēs bijām jau Veiblā, arī ar tādu paplašināto kandidātu loku. Pirmkārt jau vienmēr tā komandas grupas veidošana dinamika šogad bija vieglāk. Īstenībā jau bija tāda, kad viens ar otru ir apraduši un jau no pirmās dienas zināja, ko mēs te darām un kāpēc mēs šeit esam. Un no tādas spēlēšanas viedokļa man personīgi tas galvenais uzstādījums bija tāda komandas saspēlēšanās, jo vienmēr, man liekas, īpaši tādā U16 vecumā, tas ir dabiski, ka tie spēlētāji grib visi sev parādīt. Un man liekas svarīgi, lai nav tā, ka sākās tāds, kā saka, es tās vēlmes sev labi parādīt, tāda pārāk individuāla tās spēlēšana. Līdz ar to mēs katrā treniņā ļoti daudz tādos komandas sadarbības spacing lietas darījām un ar vēlmi tiešām viens otru padarīt labāku. Un pirmā spēle arī tā bija, ka mēs ar Somiem spēlējām principā pirmās 7 minūtes katram, kam bumba ir, tad viņš apmēram to metienu veidos sev un kaut kādā 7. minūtē bija pirmā rezultatīvā piespēle un tad arī kaut kā vieglāk aizgāja tas viss turnīrs. Bet bija tā tendence diezgan jūtama, un tāpēc varbūt arī bija tas sākums, kad mēs kaut kādus 3 punktus tikai iemetām pirmajās, precīzi neatceros, 7 minūtēs, un tā kā jā, tas bija tāds galvenais tāds saspēlēšanās uzbrukumā. Pārējo man tādas bažas nebija īpaši. Jā, un šī saspēlēšanās problēma ar visu to, ka, tā kā tu pieminēji, Excellence centrā jau tas kodols jau ir darbojies kopā un spēlējis to var pieaugušo līgā. Jā, viena daļa, jā, bet, zin kā, viens ir tādā kluba līmenī, otrs, ka tu uzvelc to Latvijas izlases skreklu, zin kā, un katram jau vakar kaut kas tie galvā sastājās, un kaut kādas, zin kā, tās izmaiņas, un dažreiz varbūt tad komandas ziņā ne uz to labāko, tāpēc, jā, tas bija tāds. To es arī pamanīju, man liekas, tā pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā tā tendence, tā, ka tas, man liekas, normāli un dabiski ir. Jā, Edijam bija tāda drusku tā kā priekšrocība, un es teiktu, ka nopietna priekšrocība bija iespēja strādāt vismaz ar daļu spēlētāju jau ilgāku laiku. Tev šī bija pirmā pieredze izlasē, zināji visus puišus pirms sapulcējāties uz treniņu nometni, vai arī no tavas puses, teiksim, tā iepazīšanās un labākā sadarbības modeļa uztaustīšana, tas arī tev bija aktuāli? Indā tos puišus zināja. Jā, bija sekots līdzi visiem. Protams, ka sanākot visiem kopā tā aina, tas ir nedaudz savādāk. Un tiešām mums tas stāsts atšķirās daudz vairāk kā no Edija. Bet manuprāt, arī man bija tāds viens no svarīgākajiem, ko es vēlējos, kad izveidot tādu labu komandas ķīmiju, kad viņi ļoti labi saprotās laukumā. Un īstenībā tas tiešām parādījās gan treņos, gan turnīru gaitā, kad man priekš manis bija ļoti, ļoti svarīgi, kad arī pēc pēdējās spēles, varbūt netik veiksmīgās pret Igauniju, puiši spēja, viņi kā brauc katrs mājās ar saviem vecākiem, bet arī pēc spēles viņi devās kopā vakariņās, viņi visu komandu kopā sēdēja pie vakariņām, paēda, un viņi vēl 20 minūtes sēdēja pie galda un runāja. Es nezinu par ko, bet tas, ka viņi vienkārši arī pēc šāda zaudējuma spēja pasēdēt kopā, parunāt basketbolu, varbūt par dzīvi, citām lietām, man likās tas tāds. Priekš manis likās, ka
es noteikti esmu trāpījis šo 12 un labi tādu komandas ķīmiju izveidojusies. Priekš manis tas bija ļoti svarīgi. Jā, 18 izlasēja aiz muguras jau ir šī pieredze vismaz vienai daļai puišu. Es gan tā paskaitīju, ka šķiet tikai 5 spēlētāji bija pirms 2 gadiem U16 čempionātā. Es saprotu, ka tur ir dažādi iemesli. Puiši, kas ir ārzemēs tagad, kuri dažādu iemeslu dēļ vai nebija pieejami, vai viņiem netika arī spiesti braukt uz šo turnīru, ja? bet arī sportiskā ziņā tur ir pamainījies kaut kas. Pirmkārt jau tas, ka daudz ārzemēs spēlējošie, viņi tagad gatavojas jauniešu Eirolīgai, un teiksim tā, klubi nevēlējās viņus laist šo turnīru. Un, lai gan Adrians Anževs un Helmuts Petrovičs, viņi pievienojās treņu procesam, bet viņi darbojās varbūt nedaudz savādāk, bet viņi bija kopā ar komandu, ar puišiem kopā. Un tika dota iespēja, tāpēc vairāk par tās citiem puišiem, varbūt arī kuriem pirms 2 gadiem šī iespēja varbūt tās nebija, un varbūt viņi kaut kur nebija gatavi toreiz, varbūt attīstības ziņā, varbūt tehniski, taktiski, bet šoreiz tika iespēja dot, un manuprāt, katrs no puišiem sev parādīja labā gaismā un tiešām ar labu tā domu, ka viņus vasarā noteikti vajag turpināt skatīt, sekot līdzi un vasarā vēlreiz apskatīties. Jā, bet vietas komandā būs 12 tikai, tā kā Te koks ar 2 galiem, protams, no vienas puses ir noteikti treneriem grūti izvēle, bet labāk laikam, lai ir grūti treneriem izvēle un grūti izvēlēties, nekā nav no kā izvēlēties. Tā, ka, es domāju, ka kaut kā ziņā no treneriem jābūt priecīgam, ka ir šī konkurence un ir puiši, starp kuriem noteikti būs grūti izvēlēties. Pieminēja Anževu un Petroviču, tas saraksts laikam ir garāks, ja? Cik vispār ir tādi puiši, kur ir ārzemēs un kuri noteikti būs šajā vismaz paplašinātajā kandidātu sarakstā? Mēs tā saskaitījām vēl apmēram 6 puišus, kurus mēs noteikti gribam redzēt. Es gan tagad vārdos varētu neminējuši, tur vēl noteikti ir puiši, kas ir jāapskatās vēl, varbūt viens, kas var pieminēt, ir Jaroslavs Piktovs, kuru pagājušajā gadā apskatījās pirmo reizi U18 Kris Pīternieks. Tas, man liekas, latviešiem tāds nezināms spēlētājs ir, un viņš tagad Kalifornijā ir, un tas ir tāds, man liekas, kur noteikti gribēsies apsīties, kāds viņš izstās, bet pārējie kaut cik mēs, es domāju, redzeslokā ir, un jāstāsta, kā būs veselība, tas jau man tomēr galvenais, un tad jau skatīsimies. No 8 gadiem vēl kāds? Aizpurs, piemēram, pagājušajā labi savu parādīja, un 16 čempionātā. Noteikti arī viņš, bet viņam ir iedzīvojies tagad savainojumā diezgan nopietnā, tā ka jāstāsta, kā viņam veselība, bet arī viņš bija atnācis uz pirmo treniņu tādu, un es biju sagatavojis tādu prezentāciju ar tādiem komandas vērtībām, noteikumiem, un arī viņš bija klāt. Ar viņu arī uzturam kontaktus, un tā ka noteikti viņa gadījumā skatīsimies, kā viņam veselība būs. Edi, man šķiet, ka tas nebija, tā nebija nejaušība, ka U16 izlases nospēlēja veiksmīgi šajā turnīrā, arī meitenes uzvarēja visās 3 spēlēs, jā, un es tur vēl kaut kāds paralēls tomēr ar to, ka visu sezonu tiek strādāts. Puiši spēlē Ramenet Nacionālajā līgā, meiteņu komanda spēlē sieviešu Baltijas līgā, un tas dod kaut kādu, zinām, handikapu salīdzinot ar pretiniekiem, vai ne? Īstenībā, rekurēs ar Igauņu treneri, mēs pirms kaut kādu mēnešu Rīgā, viņam bija Taltek arī trenēja, tur viņš parunājām pa U16 izlasi. Īstenībā arī viņš minēja, ka arī viņi spēlē pieaugušo konkurencē, varbūt tādā zemākā līgā, lokālajā, bet arī tajā vecumā ar tādu kodolu. Tā kā, es teiktu, ka Igauņiem tā saspēlēšanās jau laicīgi kopā pret tādiem pretiniekiem, arī viņiem tāda praksa ir bijusi gan šogad, gan iepriekš. Un cik es arī, tas dzirdētais, bet, ja runā tieši par mums, tad man personīgi pašam tieši interesēja, kā iztīsies, cik ātri kaut kādas tās lietas, ko mēs ikdienā darām arī komandā, kaut vai pick and roll aizsardzību, tad es noteikti varu teikt, ka šogad viņi bija daudz efektīvāki, tāpat tās arī, transition, ātrās pārējas aizsardzībā, ja, mēs mēģinājām tādus
robus šajā elementā labot vasarā, tad es varētu teikt, ka jau Baltijas kausā mēs pienācīgi šajā elementā izskatījāmies, tā ka es domāju, ka tas noteikti tas ikdienas darbs, ka mēs kaut kur esam tam pieskārušies un to darījuši, un tas noteikti palīdzēja, viennozīmīgi. Jā, tas palīdz komandai, cik lielā mērā tas palīdz, teiksim, domāju par spēlētāju tādu individuālo attīstību, jo, zin kā, reizēm ir tāds stereotips jau no veciem laikiem. Es atceros, trenēšanas klasīts Imants Pļaviņš savā laikā ļoti uzsvēra to latviešu prātu basketbolu, ka jāapspēlē. Mēs nekad nevarēsim fiziski apspēlēt, mēs varēsim taktiski, jau sākot no agrā vecuma. Un modernajā basketbolā tas rada risku, ja, ka to prātu pieņem arī tie ārzemnieki, kur varbūt ir fiziski jaudīgāki un varbūt jaunībā viņus apspēlēt ar prātu, bet tālāk jau tā kā nevar. Un tad mūsu spēlētāji vienkārši fiziski netiek līdzi. Ja. Kā ir tagad es saprotu, ka tajā attīstībā jānotiek paralēli, vai ne? Gan komandas spēles veidošana, gan arī individuālās prasmes. Jā, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad, man liekas, jau tie spēlētāji, tā individuālā meistarība, viņa jau nekur neatpaliek, un tā fiziskā, viņa iet paralēli, gājusi līdz šim. Vienīgais varbūt tas akcents, pat, teiksim, ja mēs runājam par to pašu Ramirentu līgu, ka tieši vēl pastiprināt vēl vairāk tiem spēlētājiem jādomā par to komandas spēli gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jo tu spēlē pat fiziski spēcīgāku, pat gudrāku spēlētāju, tev jāmeklē tie risinājumi, un tas vienkārši tāds labs priekš attīstības noteikti ir, un tāpēc saku, teiksim, arī, kad es jau pirmajā spēlē pret Somiem redzēju, teiksim, tajā pēdējā ceturdaļā, kad, piemēram, mēs kaut kur pie caurgājiena palīdzam, un tad piespēle iet uz vājo pusi ārā, un tur ir ekstra piespēle, 3 pa perimetru, un mūsu spēlētāji paspēja norotēt, un beigās vēl pēdējās sekundēs metiens pār 2 aizsargiem, ja varbūt viņi tur nenorunāja līdz galam, nenokomunicēja, bet, kad mēs nosedzām tur 4 piespēles pēc kārtas, tā ka tas ir tas ikdienas kaut kādas tās lietas, un jā, tas, es noteikti uzskatu, ka tas visādā mērā attīsta, un nav tā, ka to individuālo fizisko tur uzreiz tas, teiksim, atpaliek, un mēs tikai par kaut kādu komandas taktiku domājam. Noteikti ne. Kaut kādā spēlētāja tādā neformālajā hierarhijā ir atšķirības starp to, ko puikas rāda Ramirentu līgā, kuri veidojās jau kā tie komandas līderi, uz kuri var paļauties, un tie, kas varbūt jauniešu vecumā ir vairāk krīt acīs. Bija kaut kādas atšķirības vai faktiski tie, kas ir kvalitatīvi vienā pieaugušo konkurencē, tie arī pie jauniešiem labāk? Nē, minimāls. Man liekas, ka plus mīnus to, ko viņi performē Ramirentu līgā un šeit diezgan līdzīgi. Un arī es zinu, ka kur Liepājnieki abi 2 garie spēlēja arī nedaudz, patreiz ceru, ka nedaudz vairāk arī otrajā aplī. Liepājas otrajā komandā, tāpat tās arī citi jaunieši. Tie nav tā, teiksim, kad pieaugušo konkurencē viens var dominēt, neteiksim dominēt, bet spēlēt produktīvāk un savā vecumā uzreiz sliktāk, tā kā tās kvalitātes jau viņiem plus mīnus saglabājās. Jā, Valdis pieminēja, ka 6 spēlētāji varētu būt viņam rezervē šai komandai. Kā ir uz 16 izlasē, cik liela ir rezervē, cik garš ir spēlētāju loks, kuri dažādu iemeslu dēļ pagaidām nav iesaistīti tādā darbā? Konkurence ir, varbūt nesauksim pa personālajām, bet tā, teiksim, man idejiski, labi, garajā galā vienmēr, teiksim, tie spēlētāji, tā konkurence nedaudz īsāka ir, vienkārši mums tas resurs nav tik liels Latvijā, bet, tāpat šogad, es domāju, tas ir tāds, varēs pacīnīties pa vietu, pa minūtēm un tā tālāk spēlētāji, bet, ja man, teiksim, tā uz ātro jāpasaka, tad tādā no 1 līdz 3 pozīcijā, es domāju, ka varētu nokomplektēt mierīgi 2 sastāvus, kur abi varētu cīnīties tiešām solīdi A divīzijā uz 16 čempionātā, nedomāt par izkrišanu. Tā ka, konkurence ir, un tas jau labi, tāpat kā Valdis teica, ir par to jāpriecājās, un tas, kad mājā būs grūtāks lēmums jāpieņem, tas, man liekas, pat ir pat ļoti labi. Jā, Valdi, kā taviem puikām ar pieredzi pieaugušo basketbolā? 18 vecumā jau viņai tā kā vajadzētu jau
krāties, vai ne? Nu, lielākā daļa spēlēja. Laikam mums no šī 12 bija viens, kurš bija ārzemēs spēlē, Edvards Ābele, viņš spēlēja Čehijā. Pārējie spēlē tāpat Latvijā un lielākā daļa LBL2 spēlē. Bija atsevišķi pāris puiši, kuriem ir iespēja trenēties arī pie LBL1 komandām. Jāsaka godīgi, to uzreiz es kaut kādā laika brīdī varēju izjust. Tiešām to, ka viņiem ir tā iespēja trenēties ar teiksim tā, jau nākamo līmeni, un to es jūtu kaut kādās lietās, tādā viņu kreativitātē, viņu spējā pielāgoties, ka viņi jau bišķiņ tā kā ātrāk adaptējās kaut kādām lietām. Mēs tiešām centāmies mainīt gan aizsardzības, gan varbūt kaut kādas uzbrukuma lietas, un viņiem bija, teiksim tā, ātrāk un vieglāk, viņi varēja pielāgoties šim. Jā, mazliet pakavējoties pie turnīra sižeta. Jūs sākāt ar 2 uzvarām, pēc tam pēdējais mačs ar Igauniju, kā jau pats pieminēja, varbūt ne tik ļoti veiksmīgs. Es saprotu, ka tur drusku bija arī objektīvi iemesli, jo tur bija ne visi spēlētāji bija pieejami pēdējā mačā, jā. Bet varbūt vēl kāda bija, kas bija tās lietas, kas neizdevās spēlēt pret Igauniju un kas ir noteikti jāuzlabo. Jā, mums pēc pirmās spēles mājās aizbrauca abi valmierieši. Sipko un Almeisters, abiem diviem pēc spēles bija 39 temperatūra. Sipko bija tieši, es teikšu tā, abi divi puiši labi sev parādīja gan treniņos, gan arī pirmajā spēlē. Manuprāt, tādu lielu lomu spēlē, īpaši Sipko, kurš bija uzņēmies tādu komandas vadību, gan laukumā, gan ārpus tā. Viens līderis bija. Laikam viņš mums tiešām visvairāk pietrūka. Un arī Almeisters, ņemot vairāk, mums tie garie nebija tik daudz, tad viņš mums ļoti, ļoti pietrūka, teiksim tā, jo tur nācās visiem pārorientēties, un Čikustam, kurš parasti ir gulbenē spēlējis pa 3, nācās spēlēt pa 5. Tā ka noteikti tas arī ietekmē, bet jā, pret Igauniju neizdevās tas pirmais puslaiks, lai gan mēs bijām gatavi gan tā agresīvā aizsardzībai, gan cik agresīvi viņi iespējas uzbrukuma bumbām. Mēs to pirmajā puslaikā nespējām izpildīt tādu spēles plānu, tāpēc arī kādā mirklī bija -19, bet kaut kādām grūtībām arī jābūt. Man prieks, kad mēs ar ģērbtajiem puišiem parunājām, ka tagad parādās, jūs esat komanda vai neesat komanda. Un tad man prieks, ka viņi saņēmās un tiešām aizvadīja ļoti labu otro puslaiku, un manuprāt, mēs nebijām tālu līdz uzvarai, un ņemot vērā, ka mēs tiešām realizējām ļoti sliktu metienus no spēles, un 17% 3-punktu metienos, 55% soda metienos, tur viens 3-punktu metiens un viens soda metiens, un mēs esam turpat tā. Bet tas otrais puslaiks tiešām mēs pamainījām aizsardzības, pikanāla aizsardzību, un daudz, kas sāka sanākt. Tā ka tiešām tas otrais puslaiks, manuprāt, bija ļoti lielisks. Vispār komanda bija tā vadāma, bija viegli mainīt, teiksim, aizsardzības sistēmas? Jā, es teikšu, ka jā. Mēs tiešām centāmies, gan treniņos pie tā daudz strādājām, gan ir spēlēs visu laiku mainīt šīs te pikanola aizsardzības. Protams, ka tās nebija super kvalitīvi, tas viss tik īsā tādā sagatavošanās posmā, bet bija lietas, kas tiešām labi izdevās, kur spējām kaut kur pretinieks izsist ārā ar kādu agresīvāku pikanola aizsardzību. Tā, kad man likās, ka mēs labi tikām, puiši labi spēja pielāgoties. Jā, pieminēju jau, ka 3. pozīcijas spēlētājs spēlēt kā 5. Es saprotu, ka šim gadu gājumam drusku ir tā kā, varētu vēlēties lielāku izvēlu garajā galā, vai ne? Jā, diemžēl tur daudz satraumējušies, kurus mēs vēl kā gribējām redzēt tur, bet arī tādā sarunā ar Ediju, Edijs ļoti labas atsauksmes par Almeisteru teica, un es vienam tagad saprotu, par ko viņš runāja, ko mums tādā sarunā, jo tiešām viņš tā sevi ļoti stabili parādīja, un kā gada jaunākais vienīgais, un es biju ļoti apmierināts ar to, ko viņš darīja. Žēl, ka mums tikai vienā spēlē viņš sanāca pārbaudīt, bet viņš tiešām ļoti labi pildīja savu lomu. Tā ka mēs arī puišiem runājām, ka tādā izlasē jums jāspēj pielāgoties, un varbūt jums katrā savā sportskolā ir savas tās lomas un pozīcijas, kuras spēlē, tomēr izlasi tā vieta, kur jums jāspēj ātri pielāgoties, un jo komandai nepieciešams, ka jūs spēlējat citā pozīcijā, varbūt savu neierastā, jums jābūt gatavam tam.
Jo, tomēr tā ir izlase, tā nav sporta skola. Jā, par turnīru sižetu runājot, Edī, tev jautājums. Patiešām viena no aizraujošākajām spēlēm visā turnīrā pirmais mačs ar Somiju. Atgādināšu varbūt klausītājiem, kur varbūt neredzēja, tātad šeit 5 minūtes pirms beigām plus 10, tad pēdējā minūte -2, eleganti pēdējās 7 sekundēs izspēlēts pēdējais uzbrukums. Viens no jautājumiem būs, starp citu, vai tā bija improvizācija, vai tiešām viss notika pēc plāna, tā kā bija uzzīmēts. Bet tātad pēdējais uzbrukums izspēlēts eleganti, Lukas Hlebovicka tālmetiens +1, 1 sekundi pirms beigām, minūtes pārtraukums Somiem, un tad aizraujošs piedzīvojums, ka Somi sekundes laikā tiek līdz pilnīgi brīvam metienam, puisis neiemet. Ja. Kā ir no treneru viedokļa, labāk būtu, varbūt, ja viņš būtu iemetis, būtu iespēja, varbūt puišiem ilgāk atcerēties šo epizodu un no tās kļūdas izdarīt secinājumus. Pirmkārt, 2,5 minūtes līdz beigām, plus 10, un teikšu godīgi, es jau domāju, ka savu darbu es izdarīju, un es pat nevaru iedomāties, kad varbūt tāda notikuma secība no dažiem spēlētājiem, kaut kādas 3 tehniskās, taktiskās kļūdas pēc kārtas, nākamais pārņem stafetes kociņu, turpina to pašu, zin kā, un man liekas, kur vēl, un īstenībā bija tā, ka mēs arī nākamajā dienā zīmīgi to visu noskatījāmies tās secīgi 15 epizodes, no kurām bija viena pozitīvā, Lukas metiens, pārējās 14 bija dažāda veida kļūdas, un man liekas tieši ļoti labi, jo tieši tur bija tas labs message par to, kad katra epizode ir no svara, un īstenībā arī tas, kad ja tev ir plus 10, tev ir jāmāk tāds ieslēgt killer instinkts un vienkārši dabūt plus 12, plus 15 un pabeigt, un tā, ka tas pretinieks vairs neceļās, un īstenībā tas message pārgāja uz nākamo spēli, 3. ceturdaļā par tiem pašiem Zviedriem, kad mums jau bija tie plusi, un tas viens virknējums, kas bija laukumā, īsā laikā uztaisīja plus 25, ja, un man liekas, tas tieši bija tas message tieši no tā Somu spēles pēdējā nogriežņa, tā bija laba mācība, bet, ja tu runā par mācību uzvarā, neglītā uzvarā vai skaistā zaudējumā, tad viennozīmīgi uzvara un tikai uzvara, jo man personīgi jau par to pirmo pusgadu arī ar Excellences komandu jau bija tā kā gribējās pašam personīgi kaut ko, zin, kādu uzvaru izcīnīt, un tāpat es domāju ar jauniešiem, tā ka viennozīmīgi tikai prātā bija uzvara, un, ja tu prasi par to taktisko, vienkārši pēc taimot, tas, ko es gribēju iedot grozu apakšā bumbu Oliveram Krilkovam, kurš, manuprāt, tajā spēlē bija labi spēlēja, un abos laukuma galos un bija pelnījis tā kā uzņemties, un es jau teicu, lai pārējie vienkārši ir gatavi spacingā saņemt piespēli, aizsardzības savēlkās, un attiecīgi tā arī bija, pretinieks palīdzēja, Luka bija brīvs, protams, viņš tur īpaši daudz nedomā, un savu, kā saka, to brīdi nopelnīja, un arī realizēja, tā ka tur viss bija kārtībā, bet viennozīmīgi, es jau teicu jauniešiem arī, teiksim, uzvaru vai zaudējums, manā skatījumā tāda U16 čempionāts, vienalga vai tā ir pārbaudas spēle vai čempionāts pats, tad tas ir varbūt pirmais tāds īstais nopietnais laiks, kad tā galvenā mēraukla ir tas gala rezultāts, jo mēs paši zinām tāpat A divīzija, zinu kāda ir un kāda B divīzija, arī čempionātā tur var skaisti spēlēt, bet tu zaudē pa 1 punktu, nākamajā pa 2, atkal progress tev komandai ir, tu zaudē atkal pa kaut kādu rezultātu, vienā momentā tu jau atopies B divīzijā, un tomēr priekš tāda jauniešu izaugsmas A divīzija ir daudz svarīgāka, un tāpēc ir jācīnās, un arī jau caur šādiem turnīriem tie spēlētāji jāpierādina, kad viss tiek pakārtots spēles gala rezultātam pa labu komandai, un tās lomas jāpieņem, tāpat kā Valdis teica, ir jāmāk spēlētājiem adaptēties, darīt jau citas lietas, un tā kā jā, tas viss bija tāds, tas tā varbūt īsumā. Jā, bet, respektīvi ir cerība, ka jau Eiropas čempionātā atkārtosies situācija ar plus 1 sekundi pirms beigām, ka šāda kļūda netiks atkārtot. Aizsardzībā, es domāju. Tur laikam tur nebija pozitīva tālu, tur laikam bija visi vienlīdz vainīgi, jā.
Nē, tur bija, nesauksim uzvārdā, viens spēlētājs pie bloka prom no bumbas, nespēja nokomunicēt, pussekundē ātri pieņemt pareizo lēmumu. Arī mēs tur pēc spēles tieši, ka tas soms aizmet garām un tāds kontakts ar spēlētāju, pat zin kā tāds var redzēt, tāda bišķi sasmaidīšanās, ka paveicās tajā momentā, bet es domāju, ka viņš precīzi apzinājās, ka tas ir kaut kāds savā veidā viņa tāds vājais punkts, spēja reaģēt situācijās, un arī viņam, es domāju, tam spēlētājam tāda vērtīga pieredze, ko viņš varēs izmantot tālāk un mēģināt nākamreiz tādā situācijā nekļūdīties. Starp citu, tas pats spēlētājs arī pret Igauņiem pēdējā ceturdaļā pēc taimota uzzīmēja sadarbība, bija flashscreens, bloks prom no bumbas, un arī viņš tur iekrita. Tā kā, es ceru, ka tās epizodes viņam palīdzēs mācīties un arī šajā elementā pielikt. Un vajadzētu palīdzēt arī partneriem mācīties, jo gudri cilvēki mācās no citu kļūdām. Ja. Pieminēja Oliver Krilko, jā, patiesībā jautājums jums abiem. Ir komandā puiši, kas spēlē ārzemēs, trenējas ārzemēs. Kāds ir varbūt kopējā tendence? Ir puiši progresē, ir runā tajā pašā valodā, kādā mūsējā, nav vairs tur atšķirība nekāda. Man tas saraksts ir mazliet īsāks. Mums ir 3 spēlētāji ārzemēs. No šīs sezonas Brutāns un Ķesters. Labi, es viņus diezgan labi zināju no pagājušā gada. Un es domāju, tādā pussezonā tur tādu spriedumu grūti pateikt ir. Pat arī neredzot, es domāju, ka tur, teiksim, tā dinamika būs grūti pateikt. Es domāju, ka ne plus, ne mīnus tādā gada griezumā varēs, teiksim, uz vasaru redzēt to viņu ieguldījumu un ieguvumu trenējoties ārzemēs. Bet, ja runājām par to pašu Oliveru, viņš jau ir pusotru sezonu, aizbrauc laicīgi, tad viennozīmīgi manā gadījumā, manuprāt, ir tāds ļoti pozitīvs pārsteigums, jo viņš dēļ tās komplektācijas sastāvā jaunas līgā Kraukļa Vefā spēlē izteikti pa 5, un viņš ir pilnībā, teiksim, tāda malējā pozīcija 2-3 šajā momentā, tiešām gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jo es domāju, gan arī tajā klubā, kur viņš trenējās pie gadu vecākiem, tā komplektācija atļauj viņam spēlēt daudz vairāk tajā pozīcijā. Mēs zinām, ka jaunas līgā bieži tās komandas tie soliņi, tie spēlētāji sastāvi nav tik plaši, un pat kaut kādā piespiedu kārtā tie spēlētāji dabūt spēlēt tādās pozīcijās, kas viņiem varbūt nākotnē nemaz nebūs. Līdz ar to es domāju, tad Olivera gadījumā tas ir liels ieguvums, un arī var redzēt, ka viņš to basketbolu spēlē tādu stabili, nobriedis, un kad viņš tāds varbūt arī tā dzīvošana ārpus mājām, viņi tādu varbūt kaut kādā veidā tādu nopietnāku padarījis ir, un tā kā es domāju, ka bija patīkami redzēt, kāds viņš izstījās tajā Baltijas jūras kausā. Valdi, un tavu pieredzi ar ārzemniekiem? Uz tie ārzemnieki varbūt ir nedaudz vairāk, bet tā reāli darbībā sanās tikai viena apskatīties. Tas ir Edvards Ādols, kā jau es minēju pirms tam, kurš spēlē Čehijā. Par viņu es varu noteikti teikt to, ka noteikti puisis ir ļoti pielicis tādā pārliecībā un tādā arī noteikti meistarībā. Ir, protams, kaut kādas lietas, ko noteikti viņš var labāk darīt. To mēs arī viņu pārunājām. Pa pārējiem ārzemniekiem man ir grūti teikt, jo es viņus tādā klātienes darbībā neredzēju. Arī Helmuts un Adrians, viņi bija treniņos, bet viņi nedarbojās kontaktā. Līdz ar ko es nevaru tā varbūt tās godīgi pateikt uz to pārējā fonu, kā viņi izstījās. Bet jā, vēl 2 puiši ir Amerikā arī, un tā, ka tie puiši ir, kas spēlē ārzemēs, un tāpēc tādu lielu interesi gaidīšu vasaru. Protams, sekošu līdzi arī tagad tā jauniešu Eirolīgai, un arī turpmāk sezonā būs interesanti apsīties, kā viņi vasarā izskatīsies arī uz pārējā fona, arī uz tiem puišiem, kas trenēs šeit pat Latvijā. Labi, ņemu tālāk. Klausītāji iesūtītās jautājumus, viens varētu būt adresēts abiem. Kas mūsu basketbolistiem padodas vislabāk? Valdi, varbūt ar tevi sākam. Labs jautājums. Kas viņam padodas vislabāk?
Nu, es domāju, ka viņiem pašiem noteikti liekas, ka mēs 3 punktu metienus padodas labāk, tas kāds mums latviešiem, kas ir. Bet es domāju, ka pirmais viens, ko es arī tieši Otamas parādīju, ka tajā mirklī, ka viņi ieslēdz šo tādu zelšanu aizsardzību ar tādu labu spiedienas bumbu, un viņi to īsumā ļoti labi var darīt. Un bija spēles, kur mēs tiešām mainījām to spēles gaitu, tādu zelšanu aizsardzību un varbūt kādu pārsteigumu momentu. Tā ka es domāju, ka tā aizsardzība ir tas, kam noteikti mēs varam pārsteigt to jebkurus, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Edī, ir kāda iezīme? Ko dara latvieši vislabāk, droši vien tas jau vairāk varbūt individuāli no katra spēlētāja, bet tagad tā iz ātro tā padomājot, man liekas, ka tāda varētu minēt tā, ka, man liekas, ja tā komanda ir gatava sajiet kopā kopīgam mērķim, tad labas lietas var izdarīt. Un, teiksim, ar atsaucoties uz iepriekšējiem čempionātiem, tad, kad visi notic viens otram, tad, tiešām tas basketbols, ko spēlējam, ir baudāms, skatāms un ir forši būt daļai no tā. Un īstenībā arī šis Baltijas jūras kauss bija ļoti līdzīgs, pat ar visu to, kad ir kaut kādas kļūdas, taktiskās, tehniskās, bet es viennozīmīgi varu teikt, ka visas 3 spēles izbaudīju, gan kā treneris varbūt arī, teiksim, tā kā dažreiz pēc tam arī pēc spēles skatoties no malas vēlreiz griežot uz spēli atkārtoti, ka tiešām tu skaties, jau komanda cīnās, ir forši, kā tāda laba sajūta, tā ka man liekas, tas tāds varbūt raksturīgs mums ir. Labi, Edī, vēl 2 jautājumi tev. Kāda atšķirība, lielākā atšķirība starp šī gada un pagājušā gada 16 izlasi? Man liekas, nav tas tā varbūt ētiski salīdzināt, bet lielākā atšķirība, es teiktu tā, ka varbūt tāds bišķi pozīcijas laukumā, ja man teiksim, pagājuši gadu mazāk uztrauca, neteiksim, saspēles vadīšana, bet tāda bumbas nogādāšana otrā galā, ballhandleri. Tad pagājuši gadu man bija pietiekami daudz mums tādas spēlētājs, pat teikt 4-5, kas to varēja mierīgi izdarīt. Tad šīs Baltijas jūras kauss parādīja, ka tā īstenībā mums ir lielākā problēma. Un arī kaut vai tā pati Somu spēle, par ko mēs jau runājām, mēs kļūdījāmies 33 reizes laikam, un kaut kādas 16, 18 punktus Somi iemet vienkārši pilnīgi brīvi no groza apakšu pēc kļūdas pie centra līnijas vai stepaut aizsardzībā, agresīvi uzbrukot spēlētājiem. Līdz ar to, patreiz tā ir tāda varbūt lielāka atšķirība, bet es ticu, ka līdz vasarai tas tiks sakārtots un arī šajā elementā mēs būsim gan spēcīgi. Jā, tad ir jautājums, kā tikt U16 izlasē un ekscelences centrā, vai varbūt otrādā secībā ekscelences centrā un U16 izlasē? Ekscelences centrs, pirmkārt jau minējušu, es zinu, ka ir viena daļa, kas gribētu būt šeit, bet tās vietas, diemžēl, mums ir limitētas, ja mēs sākotnēji tur, teiksim, skatījāmies, ja mēs runājam tieši par to 16 komandu, kas spēlē Ramirentā, mums bija 12, 14 spēlētāji rosters, tad mēs nedaudz paplašinājām tikai dēļ tā vien, kad paralēli spēlējot jaunas līgā citos turnīros pie savām sporta skolām un Ramirent līgā, mums bija problēmas sezonā 1. aprīlī ar komplektāciju. Es ceru, ka tagad atsākot šo piekdienai, tagad mēs esam 18 spēlētāji, ka tā problēma būs daudz mazāka un vieglāk būs komplektēties. Bet idejiski, jā, tas ir mans, Ivara, tāpat tāds mūsu kopīgais vērtējums par tiem spēlētājiem, ka mēs dodam iespēju. Pamatā tieši šajā momentā Rīga pie Rīga, jo mums nav nekāds patreiz iespējas, teiksim, tiem jauniešiem izmitināties un arī, teiksim, Kristians Reiters no Siguldas, jā, teiksim, brauc pie mums 2-3 reizes nedēļā uz treniņiem, pēc tam pārējos paralēli sporta skolā, jā, 50 km attālums, jā, tomēr, bet, tā realitāte patreizējā, tā, ka viens ir, tas ir geogrāfiskais, otrs, jā, tas ir mūsu tāds, kā mēs šajā sezonā no tiem U16 izlašu kandidātiem dodam iespēju. Jā, Jautājums par izlasi bija. Jautājums arī par izlasi, jā.
šis jautājums varbūt man pat vēl labāk patīk, jo tas attiecās uz visiem Latvijas šajā vecumā dzimušajiem un varbūt arī daļai uz 2010. Tad pirms gatavošanās uz šo Baltijas jūras kausu ar tādu nelielu prezentāciju spēlētājiem, man liekas, par to mindset, lai viņi saprastu par to domāšanu tādā ziņā, kad viņiem liekas, man liekas, vienai daļai, jo vairāk punktus es metīšu jaunslīgā, jo man vieglāk pamanīs, bet, ja godīgi, es personīgi vienmēr mēģinu kaut kur, neteiksim, paredzēt, bet iedomāties, kāds viņš iztīsies tajā nākamajā līmenī, izlašu līmenī. Un tad tāds īsumā tāds vērtējums ir, kad, lai spēlētājs kļūst nevis par veiksmīgu, bet par vērtīgu spēlētāju. Tādā ziņā, kad jo vairāk labas lietas tu mācies darīt laukumā un labā līmenī, jo lielāka varbūtība tev spēlēt izlasē, jo, piemēram, viena no lietām, teiksim, metēji, šūters. Pagājušajā gadā arī, kur mēs ar Normu un Lišiku ar asistentu vienkārši Excelī pēc sezonas salikām 2 punktu metienus, izmestos, iemestos procentu, tāpat tās attiecīgi arī 3 punktu metienus, soda metienus, un, teiksim, reku tāds kurjos piemērs par Ozeru Kristeri, ja, kuri man, teiksim, sezonā saka, jā, viņš to labs cīnītājs, dara to, bet nav metējs. Bet mēs saliekot beigās Excelī, viņam bija sezonā, manuprāt, 35%, arī tagad viņš patreiz arī Remerentā met ar līdzīgu procentu. Viņš nemet varbūt daudz, bet viņš met ļoti produktīvi. Nu, mūsu gadījumā viņš ir šūters, un tā arī bija, teiksim, pirmajā spēlē pagājušajā gadā pret Turcijas izlasi, kad Turcija uzlika zonu. Tieši viņš 2 stāvos metienus pēc kārtas svarīgā momentā iemeta, un mēs dabūjām to izšķirjošo izrāvienu. Tā kā vēlreiz īsumā, tad tiem spēlētājiem jādomā, kā kļūt pa vērtīgākiem, gan no uzbrukuma aspekta, gan no aizsardzības, un tad arī tā varbūtība tikt, manuprāt, izlasē daudz lielāka. Un kāds ir tagad turpmākais plāns uz nākamo pusgadu? Es saprotu, labi, Excellence Centers spēlē Remerent līgā. Vēl kaut kādi mači paredzēti, kur arī tiks aicināti spēlētāji, kur nav ikdiena Excellence Centrā, vai ne? Nu, mums ir tuvākais tāds, kas jau ir tā kā iezīmēts, ir turnīrs Ungārijā. Manuprāt, arī ļoti labs. Varbūt pat tiem daļas, tiem 12 spēlētājiem, kas tur piedalīsies, varbūt tādā līmeņa ziņā pat vēl augstāks, jo tur būs Vācijas izlase, Horvātijas, Ungāru izlase kā mainieki, Orange basketa akadēmija Itālija, tāpat tās Bayern Munich akadēmija. Es domāju, kad tur būs ļoti tāds interesants redzēt tieši gan nacionālās izlases, gan arī, teiksim, tādas vienas no top akadēmijām Eiropā, un mēs brauksim 10 spēlētāji no Excellence centra, un abi 2 garie liepainieki, Steckas Bērziņš, jo vienkārši tā 5. pozīcija, tā ir tāda visproblemātiskākā, un, manuprāt, viņi tiešām ir tādi, kas arī reāli kandidāti, protams, galvenais, lai uz vasaru, tad viņiem galvenais, lai veselība un turpina progresēt, bet, ja runā par viņiem, tad, man liekas, tādā vienā gadu gājumā, īpaši no vienas pilsētas, ja, tad tāds kandidātu pienesums garajā galā, man liekas, ka nav bijis sen jau. Mums garos pienes, tad. Nu jā, bet reka jau valdes arī minētais, no 18 meklē pie gadu jaunākiem, un arī iepriekš minēto Kāle Elmēstari, ja, nu neteiksim, ka viņš ir klasiskais garais, bet, ja mēs runājam par šiem 2 jauniešiem, un tāpat tās mums vēl nebija vēl pāris, teiksim, tad to rim protection aizsardzībā tur varēja diezgan jūtam just, kad ir apakšā kāds 5. pozīcijas spēlētājs. Jā, Valdī, U18 izlases plāni? Nu, līdz vasarai, cik esmu lietas kursā, ka nekas ļoti nav plānos, tā ka mēs noteikti ar treneri Aināru sekosim līdzi individuāli puišiem viņu attīstībai, gan tāpat Latvijā, gan ārzemēs. Tā ka centīsimies sekot līdzi gan viņu veselībai, gan viņu attīstībai, un tas tāds vienīgais laikam ir. Jā, labi, te Valdī ir 2 tādi personiski jautājumi. Izmantošu iespēju uzdot. Valdīs vēl nākamā sezona F asistents vai galvenais treneris nosaukt vienu konkrētu komandu, bet es teiktu, ka galvenais treneris kādā no komandām optimēt Latvijas-Igaunijas līgā. Ir aktuāls šāda izvēle jau tagad?
Nē, es uzskatu, ka es gribu vēl mācīties daudz, un es laikam izvēlētos asistentu darbu. Nākamā sezonā vēl es izvēlētos asistentu darbu. Vēl viens personīgs jautājums. Kura Valdim ir mīļākā sporta standarta deja? Varbūt var padalīties arī ar fānu šim jautājumam. Es tā īsti neuzsveru kontekstu, bet gan jau ir. Jā, līdz 5. klasē es dejoju sporta dejas. Gan jau, ka tādā sakrā šis jautājums ir laikam, man liekas, tādā vecumā bērniem tās mīļākās tieši tas čačačā, tāds skanīgākā, kustīgākā deja. Tā tāda deja. Bet bija, jā, tāds interesants dzīves posms bija, manuprāt, ļoti daudz, kas man palīdzēja. Es arī zinu, ka mūsdienās ir kaut kādi basketbolisti, kuriem tā sporta dejas ir tādā footworkā palīdzējuši, kā darbība, gan stāja, gan viss tā, kad ir labas lietas, ko bija paņemt no sporta dejām. Labi, bet atgriežamies drusku pie basketbola. Vēl faktiski tāds nopietns jautājums. Visi spēlētāji nevar spēlēt profesionālo basketbolu. Kā saprast, kad ir īstais mirklis, kad apstāties? Tas ir, ņemot vērā jūsu pieredzi jauniešu basketbolā, varbūt, Valdi. Es nezinu, vai vajag apstāties. Manuprāt, nevajag apstāties. Ja tev tas basketbols patīk, tu viņu spēlē, tu dari, un manuprāt, dzīves bieži vien piespēlē kaut kādas iespējas. Varbūt tas varbūt nebūs profesionāli, bet tas varbūt būs ceļš, kas tev palīdzēs kaut kādā ziņā mācības nopelnīt, varbūt bezmaksas vai kāda atlaide. Tā, ka, manuprāt, tajā mirklī, kad jaunietis saprot, varbūt, ka viņš nespēlēs profesionāli, tas nozīmē, ka viņam jābeidz spēlēt basketbols. Viņam tas basketbols patīk. Tas var radīt, manuprāt, ļoti daudz dažādus ceļus dzīvē. Un varbūt tu nepelnīsi ar to naudu, bet tu ar basketbolu būs saticis kaut kāds cilvēks, varbūt kopīgi jūs tur biznesu kaut kā taisīsiet, varbūt vēl dažādas lietas. Tā, kad man tieši bija vakar saruna ar vienu savu audzēkni par šo, un ka viņš kaut kādā ziņā ir bijis pazaudējis motivāciju, viņš saprot, ka viņš šādās augstākajā līmenī nespēlēs, bet viņam tas basketbols patīk, es viņam stāstīju, ka, manuprāt, ej, dari, ja tev patīk tas basketbols, ej, spēlē, un tu nezini, kas ar tevi notiksies nākamā gada, varbūt tev radīsies kaut kāda iespēja, kur tu pat tagad neapjaut. Tā, kad es domāju, ka noteikti nav jāmet. Galvenais ir nemest pie malas basketbolu, ja tāds patīk. Bet droši vien otrā lieta, ka darīt paralēli arī kaut ko citu, jā? Necenties tikai basketbolam. Edija, pievienojies? Jā, pirmkārt jau noteikti es visiem jauniešiem novēlu maksimāli fokusēties uz duālo karjeru. Tas ir skola, vidusskola, pēc tam arī augstskola gan Latvijai, gan arī īpaši iespējas ASV ir, jo man liekas, tas ir tas drošākais, pareizākais un labākais ceļš. Un par to profesionālo līmeni, kad apstāties, man liekas, tas jau katram pašam jāuzdod jautājumu. Es redzu ikdienā daudz piemērus, kur visi apkārt saka, tur nekā nebūs, ko tu tur un met malā. Bet, varbūt nespēlē pa lielu naudu, bet spēlē, Latvijas augstākajā līgā. Es runāju tad varbūt precīzi par LU komandu, vienkārši to spēlētājs, es zinu to izaugsmi no sporta skolām uz to nākamo soli. Daži spēlētājiem pat spēlē pienācīgi labi, un varbūt viņš nespēlē pa lielu naudu, bet viņš dabū Latvijas universitātē izglītību, jā, un viņš turpina darīt, principā, to savu sirds lietu Latvijas-Igaunijas līgā, bet ir, varbūt tas moments, man liekas, pašam jājūt, un ja tu redzi, tev kaut kāda ambīcija, kādu latiņu tu gribi sasniegt, vai tev mērķis ir, nezinu, tur NCAA, piemēram, izglītība, tev ir mērķis Eirolīga, NBA, Latvijas-Igaunijas līga, ja tu uz to ej un tu redzi, ka tu to vari, tad vienkārši turpini darīt, un kaut kādā momentā jau tā atbildi pat atnāk, tā ka, tas, ka kur arī Valdis minēja, ka tur ir jaunieši, kas kaut kādos 11 gados, jā, tas jau tas vecums, ka tu jau īstenībā apzinies, ko tas prasa, lai nokļūtu kaut kur. Līdz tiem kaut kādiem, es pat teiktu 14, 15, tas jaunietis, viņš vēl, viņš bišķi pa mākoņiem. Viņš, varbūt liela daļa sapņo pa NBA, bet 16, 17, 18, viņš jau saprot, ko nozīmē nokļūt tur. Un cik liela var būt tā starpība šajā momentā, vai viņi vispārējā līdz ar to tas tāds normāls dabisks process ir?
Labi, un pēdējais jautājums pieminējām jau, ka Luka Banki bija aizbraucis uz Tallinu. Es zinu, ka viņš uzrunāja arī spēlētājus, trenerus. Nu, kas varbūt bija tā svarīgākā atziņa, kas varēja, es domāju, ne tik daudz trenerus, cik jauniešus. Vai izdevās viņam pateikt kaut ko tikpat iedvesmojošu, cik viņš spēja pateikt mūsu pieaugušo valstsienībai? Nu, pirmkārt, jau, manuprāt, bija ļoti vērtīgi, jo tiešām tas tāda neliela lekcija trešajā dienā pirms Igaunijas spēles. Pirmkārt, ja runāju par manu komandu U16, tad tas kaut kāda varbūt tāds pašapmāns, jau 2 uzvaras, nogurums, viss kopā kaut kur to motivāciju nosit, un tu pēc tās pusstundas arī pats personīgi jūtu, tad, nē, mēs iesim tagad arī šitajā cīņā, zin kā, līdz galam. Iedeva tādu īslaicīgu efektu, bet visgalvenais, man liekas, tādu ilglaicīgu tādā ziņā, ka, nu, tomēr atbrauc Latvijas izlases galvenais treneris, viņš uzrunās spēlētājus, un it kā tajā pašā momentā caur tādām vienkāršām lietām, bet par to pašu pamatu būtību, kas ir Latvijas izlasē, ka tā ir iespēja, tas, ko īstenībā arī mēs tiem jauniešiem sakam, ka, nu, tikt izlasē, tas nav sasniegums, tā ir iespēja uz kaut ko vairāk. Un atnāk Luka, zin kā, ar saviem vārdiem, to, teiksim, ar kaut kādiem piemēriem. Tāpat arī viņš minēja, ka liek teiksim, novērtēt Latvijas basketbola vēsturi, zin kā, kad vēsturi ir tas, kas veido rītdienu, un nedaudz arī pieskaroties kaut kādiem, caur tādiem piemēriem. Man liekas, ka ļoti vērtīgi, bet, nu, cik vērtīgi, tas jājautā noteikti katram jaunietim atsevišķi, jo, piemēram, viens jaunietis, viņš iznāk ārā, viņš saka, es to angļu valodu tik labi nezinu. Tad es sapratu, ka viņam tas message laikam varbūt pa 15-20% bija tas, ko Luka teica, bet es ceru, ka varbūt vairāk, bet tā valodas barjera viņam laikam bija nedaudz, zin kā, bet es domāju tāpatās visiem kaut kas paliekoši no tā visa bija. Nu jā, Edija komanda vinnēja pēc šīs lekcijas, tā, ja tomēr zaudēt, nenostrādāja īsti līdz galam. Es piekritīšu Edijam, ka šī lekcija bija tiešām ļoti vērtīga arī man kā trenerim. Bija pāris lietas, kas man aizķērās, ko es arī pēc tam puslaikā atgādināju puišiem. Varbūt arī tas nostrādāja. Bet kopumā noteikti Edijs jau daudz lietas minēja. Bet tiešām tas, kas man palika prātā, un es domāju, jauniešiem aizķērās, ka tā atbildība atbraucot mājās. Tas, ka tu esi ticis izlasē un tagad uzvelc izlases kraku, tas neko nenozīmē. Tas ir, kā tu reaģē pēc tam uz šīm lietām, ja? Kā tu uzvedies treniņos, kā tu uzvedies skolā, kā tu uzvedies ģimenē, ka tā ir liela atbildība, kas jau jānes un tev jācenšas padarīt labākus citus un ne tikai iedodot, kā viņš teica, piespēli, bet tiešām padarot laukumā labākus. Tā ka jā, tā bija viena lieta, un otra laikam, ko viņš minēja, kā viņš teica, play big. Jā, kad, tas nozīmē, ka tu esi liels un tu spēlēsi liels, bet tev ir jāspēlē liels sirdi ar lielu attieksmi. Un tā bija tā lieta, ko es minēju puišiem puslaikā. Un kaut kādā ziņā tas noteikti, es domāju, ka izdevās. Un tiešām daudz ko spējām kompensēt, varbūt ar savu netik lielu augumu pretestību, bet jā, manuprāt, tas izdevās. Tā, kad viennozīmīgi šī lekcija bija ļoti vērtīga un tiešām paldies Basketbola Savienībai un Lukam, ka viņš atrada iespēju. Un es domāju, ka daudziem puišiem noteikti aizķērās kaut kādas lietas, ko viņš stāstīja. Jā, labi, nu tad novēlu liels sirds jūsu spēlētājiem sezonas turpinājumā, faktiski visā karjeras turpinājumā, bet pirmkārt sezonas turpinājumā, lai veiksmīgā sezona Latvijas jaunatnes izlasēm. Tad janvāra beigās būs Eiropas čempionāta grupu izlaists, tad jau iezīmēsies, varbūt arī vairāk tas perspektīvas un tā, bet, pat kulminācija jums būs vasarā Eiropas čempionāts, A2, gan no 16, gan no 18 komandām. Tā kā veiksmi darbā. Citiem mūsu klausītājiem atgādina, ka basketbols jau nav apstājies nevienu brīdi un neapstājies. Un šonedēļ laikam uzmanības centrā Latvijas basketbola Užaules kausa izcīņas ceturtdaļfināli. Vismaz 2 pāros es tur paredzu tādu ļoti niknu cīņu, jā, tā kā būs ļoti interesanti.
Un basketa studijā 2+1 vai 2+2 tiksimies atkal nākamā nedēļā, kad uzmanības centrā būs meiteņu komandas sasniegtais Baltijas jūras kausa izcīņā. Tā kā sekojiet mūsu reklāmā sociālajos tīklos, uzdodiet jautājumus un kopā meklēsim atbildes. Paldies! Veiksim darbā, vīri, un uz tikšanos basketbolā. Jā, Paldies. paldies. Paldies.